Šī izrāde man ir ļoti sevišķa, jo savā laikā, kad es biju ļoti jauna, es šo izrādi redzēju, kad es vēl mācījos Mediņos. Es ļoti labi atceros gan režiju, gan kostīmus, visu šo skaistumu, var sakot. Priekš manis tas ir savā ziņā ikoniski atgriezties Aidas lomā tieši šajā iestudējumā, tā ka tas ir ļoti skaisti. Mājas vienmēr ir savādāk, jo te man ir ģimene, te man ir draugi, te ir mājas. Vairāk atbildības, vairāk mīlestības, viss super palielinātos toņos. Būt šī iestudējumā, šī tik ārkārtīgi slavenajā krāšņā iestudējumā ir liels pagodinājums. Tas ir zināms sapnis, kas piepildās, jo es biju pirmizrādē pirms šiem daudziem gadiem un klausījos savus kolēģus. Un kādreiz, protams, kā jaunais dziedātājs sapņo piedalīties kaut kā tik tādā unikālā iestudējumā. Mājās dziedāt, tas ir tā kā protežē dēls, kas atgriežas. Protams, ir liela atbildība, jo šeit klausītājs un skatītājs pazīst mūs no pašiem sākumiem. Mēs esam mākslinieki, kas dziedājuši daudz ārzemēs, līdz ar to atbildības sajūta, protams, un izaicinājums parādīt to labāko formu ir milzīgs, un mājās vienmēr ir grūtāk dziedāt, jo liekas, ka katrs otrais klausītājs tev ir pazīstams, vai pusradinieks, vai kolēģis, vai domu biedrs, bet tajā pašā laikā, protams, jūt publikas atsaucību un siltumu un mīlestību un tādu lielu gaidīšanas svētku.